Čau! Jau nākamnedēļ tavā skolā parādīsies jauns Jāngalvē žurnāls. Un kas tevi sagaida, mēs pastāstīsim tikai tev. Tā kā tikai tev. Tikai tev. Rubrikā Problēma jautājums mēs apspriedīsim, cik tad pamatots ir bulciņu tirgošanas aizliegums. Un vēl uzzināsim, ko tad par šo domā skolotāji, skolēni un kādi speciālisti. Rubrikā 10 domas latviešu reperis Arstārls Mirus padalīsies savās domās par godīgumu, pieklājību un savu vārdu. Mūsu iepriekšējo 10 domu varonis DJs Get Dizzy pajautāja Arstārls Mirus, kas ir viņa veiksmes formula. Sveiki, mani sauc Arstārls Mirus, esmu mūzikas producents un zinātnes un mācību centra par uztveru attīstītājs. Man uzdeva jautājumu DJs Get Dizzy, par ko viņam liels paldies. Jautājums bija, kas ir mana veiksmes formula? Mazliet padomājies, es tā secinu, ka tā veiksmes formula varētu būt apzināšanās, ka jāmācās ir vienmēr. Apzināšanās, cik nozīmīgi ir nepārtraukta pašizglītošanās un arī sistemātisks darbs. Tas ir laikam viss. Un mans jautājums Mārai no astronautiem būtu sekojuši. Kas ir tas veids, kā tu disciplinē sevi? Vai tu vari lūdzu padalīties? Un aprīlī Māra Upmane Holšteine atbildēs uz Arstārls Mirus jautājumu. Geto Games ēnu diena, sports, jaunieši un Raimonds. Pie Getiņa tēta Raimonda bija pieteikušās 90 ēnas, kuras iedvesmojās no ielu kultūras un sabiedrības pārstāvja Raimonda Elbakjāna. Eksperiments. Mūsu žurnālists veselu nedēļu nav ēdis gaļu, olas, pienu, 2 hours later. jogurtu, mēdu, želē un tā tālāk. Kā viņam gāja un vai viņš palicis dzīvs, uzzināsi šajā numurā. Sākot ar mārta mēnesi, žurnāls Jāngalvē sadarbībā ar portālu Inforīga ziņos par jaunumiem Latvijas galvaspilsētā. Par to, ka Rācnava zvani visu gadu atskaņos Raimonda Paula mūziku, par bezmaksas pusdienām Rīgas skolās un par citiem notikumiem tu uzzināsi pirmais. Taisi bildes ar mūsu žurnālu un pieliec klāt hashtagu Jāngalvē un varbūt tieši tavas ērotās mūsu nākamo numuru. Atā!